Inta, sveika! Prieks tevi redzēt! Paldies, ka atsaucies manam uzaicinājumam, paldies, ka saņēmi drosmi, jo zinu, ka tas nav tik vienkārši. Zinu, saprotu, un tieši tāpēc dubult paldies. Pastāst lūdzu par sevi pāris vārdus. Es zinu, ka tu nedzīvo Latvijā, ka tu dzīvo Vācijā. Varbūt vēl pāris vārdus, kas tu esi, ko tu dari. Sveika, Jeļena! Jā, paldies par iedrošināšanu un paldies par aicinājumu un kad es tik tiešām iedrošinājums. Jā, mani sauc Inta, man ir 65 gadi un patreiz dzīvoju Vācijā. Pēc profesijas esmu medmāsa, bet šajā profesijā es šeit Vācijā tomēr nestrādāju. Bet man tas Bet man ir prieks būt šeit ar Dolaiku kopā, jo man galvenais ir priekš sevis uzturēt veselību. Intiņ, saki lūdzu, cik ilgi tu jau esi ar mums kopā? Labs jautājums. Dolaikā es esmu 3 gadus un jau 9 mēneši. Ceturtais gads jau iet, vai ne? Un es zinu, ka tu esi 99% gadījumos uz visiem zūmiem. Ir jānotiek kaut kādam ārkārtas variantam, lai Inta nav zūmā. Un tāpēc man te jautājums, kāpēc? Kāpēc tu apmeklē šo zūmus? Vai vēl nav apnicis? Tā jāsaka. O, nē, nav apnicis. Man tie zūmi patīk taisni tāpēc, kad es tieku tieši raidēs, un es tur uzzinu daudz jaunumus, un vēl man tās tiešraides patīk vairāk ar to, ka tās ir dzīvās sarunas, dzīvās tikšanās, un tur es varu uzdot savus jautājumus. Jā, Tu un līdz tādu ar ļoti, ļoti foršu tēmu pacēli patiesībā, jo es tā ik pa brīdim dzirdu, ah, es pēc tam noskatīšos, ah, es pēc tam ierakstā, ja, pie tām ieraksti mums glabājas, jā, jo nevienmēr mēs varam tikt, un ļoti feina tā tēma tevis pacelta, kad es varu uzdot jautājumu, es varu būt, un es zinu, ka tu esi cilvēks, es redzu, ka tu arī esi cilvēks, kas arī uzliek kādu sirsniņu, uzliek kādu laiku. Kāpēc? Kāpēc tas tev vispār, nu, nav jau pienākums to darīt? Nu, jā, pienākums nav, bet tas ir atbalsts tam, kas to zūmu vada, kas to lekciju nolasa. Un tā ir tāda atgriezeniskā saite, kas ir kā pateicība Jā, tam paldies! Tieši tā, paldies tev arī par to, jo es arī zinu, gan arī manā klientu čatā tu arī esi vienmēr cilvēks, kas uzliek kādu sirsniņu, kādu laiku, ja, un arī lielajā mūsu čatā, un arī Facebookā, vienmēr un visur Inta ir tā, kas raksta un komentē, ja. Tā arī tāda kopības sajūta. Un tad patiesībā tas ir ļoti, ļoti patīkami, jo tieši tā, kā tu minēji, ka cilvēks vada zūmu, viņš gatavojas, ja, viņš ir informāciju savācis, viņš dalās ar mums, un pretī viņš saņem pateicību, viņš saņem tos pašus laikus, viņš saņem tos pašus paldies, tā paša zuma laiku, jo ierakstā jau to nevar redzēt, vai ne? Tā kā man tev pilnīgi, pilnīgi un atklāti jāsaka paldies, paldies pa visiem šiem gadiem, un paldies, ka tu vienmēr tā atbalsti. Bet man vēl ir radies tāds spontāns jautājums. Es zinu, ka tu arī esi cilvēks, kas brauc ar mums uz Glīvici. Ja mēs braucam atkal, ja mums būs arī autobus, arī viesnīca norezervētas. Starp citu, tie, kas plāno braukt un domā, nu, ir pēdējais brīdis, mums ir kādas 4 vietas autobusā, bet man tev ir jautājums, kāpēc tu brauc uz Glīvici? Kas tad tur ir tāds? Nu, jā, Glivici es braucu jau otro reizi. Jā. Ja? Jā, otro reizi. Un uz Glivici es braucu pirmkārt, kad tās ir plaša mēroga mācības. Tas ir viens, ka tur es ieraugu, sajūtu tās pozitīvās emocijas, reālu cilvēku pieredzes, kas ir no Mhm, dažādām valstīm, kas nav tikai no mūsu Latvijas, kā saka, bet tā ir no dažādām valstīm. mhm. Un vēl, kad ja brauc no Latvijas komanda, tad tas ir arī pie reizes kā tāds izklaides ekskursijas brauciens un tā kopības sajūta. Jā, un kad tu viens ar otru iepazīsties, un tam jau arī liela nozīme. Kad ne tikai neklātienē, kad viens otru redz, bet kad arī, kad tu Arī tā, dzīvē, tā ja?
Jā, es arī pilnīgi klausos tevi un smaidu, jo es atceros visas iepriekšējās reizes, jā, kā mēs braucam un ka tas ceļš ir garš, jā, bet mums vienmēr ir jautri un atkal ir kaut kādas lietas, ko var pārunāt, jā, pa ceļam, kaut ko uzzināt jaunu, kaut kādas tādas nianses, ko ikdienā mēs nezinām. Mēs nezinām, un tieši šādā veidā arī veidojas stipra komanda. Un, jā, ļoti feini tu minēji par to, ka Glivecē ir redzi no dažādām valstīm, jā, cilvēkiem dažādās valodās, parasti tulkojums vismaz 7, 8 valodās. Kā var saprasties? Varbūt tu vari padalīties ar tiem, kas nav bijis. Kā var saprasties no skatuves runā poliski, tulkos 7, 8 valodām? Vai ir grūti saprast, ko runā? Nē, nav grūti, jo tur speciāli ir, wow, kā es aizmirstu to vārdu. Austiņas, austiņas. Ah, iedod austiņas ar speciālu ieprogrammētu valodu, kuru tu vari izvēlēties, un problēmas tajā ziņā Vai ne? nav pilnīgi. Jā. Mūsdienās ir iespējams viss, vai ne? Tikai jāatbrauc un jāpaklausās. Un varbūt no iepriekšējās reizes, kas tev tā vispilgtāk ir palicis atmiņā no Glivicas? Vai kāds spīkeris, vai kāda atmosfēra, vai kāds notikums? Kas ir tas, kad, ja es saku Glivici, tad tu saki, kas ir pirmais, kas nāk prātā? Tur man ir visas emocijas, tur ir viss, ko tur stāsta, par ko tur ir uzrunāts. Nezinu, man ir pilnīgi viss, man kaut kas tāds īpašs. Viss kopā, vai ne? Viss pasākums, jā. Bet Jā. saki, lūdzu, vai tā ir taisnība? Daži saka, man pēc Glivecas vienkārši Dolaiv sāk rādīties no citas puses. Es sāku šo kompāniju uztvert pilnīgi savādāk. Vai tev tā arī bijis? Jā, jo tā ir vienkārši nopietna, godīga, patiesa. Un tur viss tas motīvs ir, tas mērķis ir, tā misija ir cilvēks centrā, cilvēkam palīdzēt. Vai ne? Tas ir Un tie nav tikai tukši vārdi. Pareizi, cik mēs jau esam saskārušies ar šo. Jā. jā, tā ir. Man Jā. prieks, man liels prieks, Inta, ka tu brauc, jā, un es arī runāju par to, ka, ja ir mērķis, tad arī viss izdodas. Un man milzīgs paldies tev jāsaka par to, ka tiešām, ka tu vienmēr atbalsti gan zūmos, gan čatos, gan visos kanālos, kur ir informācija. Tas arī ir milzīgs, milzīgs tāds arī paldies teikšanās un došanas variants, jā. Un paldies, ka tu uzdrošinājies šodien pati pieklauvēt un pateikt, jā, es gribu. Ja, jo tas arī tieši tā, tas nav tik vienkārši kā liekas patiesībā, īpaši cilvēkam, kas to nedara dienu dienā. Ja? Bet mēs visi mācāmies, mēs visi augam, un milzīgs paldies par atklātību un par to, ka dalījies ar savām emocijām. Tad jau mēs noteikti tiksimies. Noteikti kādā zūmā vai vēl kaut kur, vai ne? Un paldies tev, Jēļena, par aicinājumu, uz kuru es uzdrošinājos patiešām. Jā, paldies Tieši tev tā. arī. Paldies, lai Jā. forša diena! Lai